redzi, 50. nodaļā, kurā stāstīts par to, kā mazais Vovu gulēja slimnīcā ar Sibīrijas mēri un diviem klases biedriem. 13. nodaļa stāsts par to, kā aizgāja vilciens un līdz ar vilcienu aizgāja pareizais laiks, jo Jankelsona vagonā palika pulkstenis. 17. nodaļā, kurā ir uzskaitīti visas iepriekšējās nodaļas, kā arī lapušu numuru, kuros šīs nodaļas meklējam. Jā. 4. nodaļā stāsts par to, kā pirmdienas rītā nolīja lietus un visa valsts pārcēlās uz citu sausāku vietu. Kā Zālīte savā jaunajā grāmatā nolēms iestarpināt jaunu nodaļu 13. Pamācība, kā ieņemt hokeistu. Īsumā jāizdzer 13 pudeles alus, jāizsit 4 dažādu marku auto priekšējie Lobovijas ķeko un jānokniebis policijas iedzēkņi. Nu, tāds. Nu, redz. Tas vakardien ar vakardienas. Jā. 28. nodaļa stāsts par to, kā saliekot kopā vāzi un zarus. Kultūras līmenis cēlās arī Lūgažos, un gala rezultātā kultūras darbiniece Baiba Šaiba saņēma prēmiju un aplausus. Stāsts par to, kā pašā dzīves plaukumā Mildiņa norāva pienu un kleitu. Tā arī šī blieza pa dzīvi ar dzīvešanas apliecību rokā. 97. nodaļa mūsu biezajā foliantā. Ilgi domāja Sarmīte Trauta, kur lai liekās pēc tāda gadījuma ar izžauto veļu. Pārkāpa visas robežas, proti kaimiņa Gunvalža sētu. 56. nodaļā savukārt stāstīs par to, kā paaugstināt izlaukumu līmeni jau tā vājajiem aitu metienam aiz kājām pār traktoram un tā līdz vīķiem. Tikai tagad profesora Oksīda mutē parādījās sāja garša. Lieta kļuva nopietni, jo pēc pāris dienām uzmetās arī sārums uz muguras. Tā rakstīts 58. nodaļā. Stāsts par to, kā Vandai Lupiņai sakritās aknas, kā saka kaudzē. Bet šī neko, turpināja dzert un tīt autus. 16. nodaļa kādā smukā grāmatā stāsta par to, kā divi pieredzējuši pastnieki uz viena velosipēda nevarēja ērti iekārtoties, tāpēc nebrauca nemaz un darbs palika nepabeigts. Stāsts par to, kā skolas kopgaldā pasniedza miltus glītos fajāns traukos, kurus gan pēc tam vajadzēja nodot atpakaļ, bet miltus varēja pielāgot laboratorijas eksperimentam. Pirmā nodaļa. Pati pirmā, iedomājies, kā grāmata sākās. Stāsts par to, kā divi draugi Antūni iestājās sētniekos un dabūja oranžas vestītes. Kādu iemeslu dēļ visā rajonā iestājās labklājība un laime. Stāsts par to, kā riepu ceha darbinieki sacerēja dziesmu ērģeļu pavadījumā, bet tā kā par rokai ērģeļu nebija, nolēma dziedāt tāpat, kā nu sanāks. Šajā te nodaļā stāstīs par to, kas ir. Stāstīts par to, kā Kameņciema iedzīvotājs Ilgonis izaudzēja kartupeļus, kurus pēc tam sabēra maisā, un par to, kā šie kartupeļi glabājās pagrabā. Stāsts par to, kā piensaimnieks Juzis sadzērās vārītu ūdeni un teica: ejiet jūs visi galīgi, paņem plintu un iešauj sev kājā. 93. nodaļa stāsta par to, kā virpotājam Osvaldam Bimbukam ieķērās virpa un bija nepieciešama medicīniska palīdzība, kuras rezultātā Osvalds aizgāja mājās. 9. nodaļā stāstīts par to, ko tad, kurš kā bija domājis un kā ir tad, ja tā paskatās un atkal diviem kaķiem. Par diviem kaķiem, jā. Nu, labi. Nākošā nodaļā stāstīts par to, kā 5 minūtes vesela tehniķu grupa urba tehniku, kā rezultātā dažos aparātos parādījās mistiski caurumi un noticēja termiģi.
Tikai 49. nodaļā izrādījās, ka tas, ko teica Kārļa māsa, nav taisnība, jo viņai izrādījās nemaz nav balss un rīkle ciet aizbāzt ar lupatām. Nākošā nodaļa stāsta par to, ka Indijas okeānā sāka zust sālījums un vajadzēja dažas mucas gurķu, kurus izberot piekrastē Indijas problēmai radās risinājums. 73. nodaļā stāstīts par to, kā drīz uznāks nakts un tad diezi vai varēs redzēt, kur un kā mūrēt garāžu, ko daudz un dažādās vietās jau bija redzējuši spokojamies gan lieli, gan mazi auto īpašnieki. Jā, tas no šausminieka. Jā, 18,5 nodaļa izrādās ir arī tāda. Tur stāstīts par to, kā sestdienas vakarā pēkšņi sākās svinēšana, kas turpinājās visu svētdienu, un tādā kārtā cimzinieku ģimene jutās gandarīta par paveikto. Stāsts par to, kā plaužu maiga ar dvieli dzina ārā no sētas kaimiņa zirga, bet tas maita dvieli atņēma un apēda gardu muti un pateica paldies. Stāsts par to, ka dotā romāna rakstniekam nebija nekā konkrēta, ko teikt, kā labi viņš aprakstīs visas dzīvokļu sienas, durvis un arī paša personīgās kājas. Stāsts par to, ka Jāpšu pagasta abās dzelzceļa stacijās atrast iedzīvotājs Janka un pēc pārnām atlaist mājās. Tomēr nav līdz mājām aizgājis, atgriezies stacijās. Gļuki turpinās, un nākošā nodaļa stāsta par to, kā globālas sasilšanas rezultātā iestājās termoreakcija un pa eksponenta līkni uzbrauc saslimstības grafiks. 48. nodaļā stāstīts par to, kā Samuels salēja 2 litrus tomātu sulu zābakā, jo bija izlasījis senos rakstus par mēra laika izpriecām. Jā. Nākošā nodaļa stāsta par to, kā Vimbu Otomārs gribēja teikt dažus vārdus, taču nevarēja atrast iemeslu, kā rezultātā guva morālisku traumu uz visu maija mēnesi. Stāsts par to, kā 11 gabali malumednieki vienu no savējiem piesēja pie koka un aizmuka, un to vienu atrada sieva pēc 2 nedēļām galīgi švaku. Turpinām lasīt mūsu romānu, un nākošā nodaļā stāstīts par to, kā viela uz Judītas krāsainajām kājām mainīja konsistenci. Bet valdība šajā sakarā pieņēma dažādas pieņēmumus. 108. nodaļā stāstīts par to, ka Raimonds vecajās avīzēs atrada pārīti tomātu, kas izrādījās krietni samīcīti, un tāpēc bija jāsauc koncilīts, lai saprastu, kas ir kas. Nākošā nodaļa stāsta par to, kā Vācijā ražoja piekabi un saražoja šo piekabi lielu kā kūti. Kādu iemeslu dēļ visā Vācijā palielinājās lielumi un samazinājās mazumi. 9. nodaļā būs rakstīts krievu valodā par to, ka viss var būt tikpat labi, kā nekas nevar būt, un gala rezultātā jebkam piemīt vismaz kaut kas. Viena no pēdējām nodaļām ir šāda stāsts par to, kā Imants Pauka pacēla jaunajai gultai jautājumu un pabāza zem pacelājumu konkrētu veļas dēli. Savukārt 78. nodaļā, tas tā kā pārēj pie beigām, ja? Jā, uz beigām par to, ka daži analfabēti izdomāja riktēties uz pastu, kur atkal nāksies parakstīties pensiju saņemšanas listē, kas izrādījās pievilkta pilna ar krustiem taisni kā kapos. Stāsts par to, kā 2 daļļavas Anna un Marijāna Liepu alejā mainījās ar zobu protēzēm. Ar ļoti interesanti. Tātad ejam uz beigām mūsu romānā un... Stāsts par to, kā vasarsvētkos Plakanciemā pazuda 33 dažādi cimdi, un kā pēc tam visos kaimiņu ciemos atradās 2 zābaki, kam nebija nekāda sakara ar iepriekš minēto. Stāsts par to, kā Ģertrūda no Lapsu salas šuva sev kažoku nevarēja vien beigt, kamēr 2 gadus vēlāk viņai nācās pārcelties uz Cēsīm un pamest visu pusratā.
Visu beigās mēs... Kāpēc visu beigās? Te vēl ir viens stāsts par to, cik ļoti 9. trolejbus bija 9, un ka deviņāks par šo trolejbus bija tikai 9. tramvajs. Jā. Man ir šādas beigas stāsts par to, kā pieredzējušie selekcionāri Māris un Ausma S. darbojās siltumnīcā, kā Māris nolasīja visas jāņogas, bet Ausma nolasīja termometra rādījumus. Ko mēs darīsim šodien? Romāns bija tik pamatīgs. Man jau likās, ka labs ir... To krievu valodu varbūt nebija. Krievu valodu, jā. Tad ir par malu medniekiem, kur vienu pieseiku mežā. Tas varētu būt, ja? Stāsts par to, kā 11 gabali malumednieki vienu no savējiem piesēja pie koka un aizmuka, un to vienu atrada sieva pēc 2 nedēļām galīgi švaku. Tāds variants, un man jau dikti patikās tas te stāsts par to, ka Jāapšu pagasta abās dzelzceļa stacijās atrasts iedzīvotājs Janka, un pēc pārunām atlaists mājās, tomēr nav līdz mājām aizgājis, atgriezies stacijās. Ok. Tātad Uldis saņem glābšanas vesti, kas viņam lietu varbūt noderēs no veikala Buru sports.